Jā. Es sākšu ar citātu, kas ir pretrunā tam, ko Landsmaņa kungs teica par Kītneru, bet sākšu ar citātu. Šajā rītā es devos tikai pie graviera Kītnera kunga. Viņš ir ļoti prasmīgs, slavenā Leipcigas meistara Bauzes skolnieks un gravē lieliskā stilā, kā to varēja redzēt pēc Gerārda Dauva darba Menanžēra no Hercoga kolekcijas, kur viņš gandrīz bija pabeidzis gravēt varā. Tāpēc man ir žēl, ka savus agrākos darbus viņš ir atstājis Leipcigā un nevarēja man tos parādīt. Citāta beigas. Tā savās ceļojuma piezīmēs Reisenburg, Brandenburg, Pomern, Preußen, Kurland, Rusland un Polen 1778. gada 12. jūlija viesošanos Jelgavas graviera Samuela Gottlieba Kītnera darbnīcā aprakstījis ievērojamais šveiciešu astronoms un matemātiķis Johans Bernoulli. Slavenā zinātnieka pieminētā Kurzemes zemgales hercoga Pētera kolekcija bija nozīmīgākā no 18. gadsimta otrajā pusē mūsdienu Latvijas teritorijā izveidotajām mākslas kolekcijām. Tās priekšmeti Latvijā nav saglabājušies, jo 1795. gadā hercogs atteicās no troņa, pameta dzimteni un savu kustamo īpašumu pārveda uz pilīm Žagaņā, Nāhodā un Berlīnē. Pēc viņa nāves 1800. gadā kolekcija tika sadalīta starp mantiniekiem un 19. gadsimta gaitā lielākoties izpārdota. 1778. gadā Bernoulli viesojās arī divās no hercoga Pētera pilīm – rezidencē Jelgavas pilī un atpūtai domātajā Svētes pilī. Savās ceļojuma piezīmēs viņš raksturojas Jelgavas pils interjerus un atsevišķas tajā izvietotās gleznas, savukārt Svētes pilī kā nozīmīgākā tikusi izcelta tieši mākslas kolekcija, norādot, ka pils nesen pārbūvēta un tai tiek celt speciāla gleznu galerija. Hercoga vasaras rezidencē Rundāls pilī Bernoulli nav viesojies, bet pieminējis, ka hercogs tur, citēju, licis iekārtot lielisku gleznu galeriju, galvenokārt ar holandiešu meistaru darbiem, citāta beigas. Savās piezīmēs Bernoulli nav minējis, ka hercogam Pēterim būtu piederējusi grafikas kolekcija vai raksturojis kādus darbus uz papīra hercoga īpašumā. Tomēr tieši tā būs mana šodienas referāta tēma. Atgriežoties pie tikko citātā minētās Samuela Gottlieba Kītnera gravīras ar mājasaimnieci pēc holandiešu gleznotāja Gerārda Dauva gleznas, jāatzīmē, ka to savā rakstā par Baltijas mākslu 18. gadsimtā, 130 gadus pēc Bernoulli, atzīmējis arī mākslas vēsturnieks un Rīgas pilsētas mākslas muzeja pirmais direktors Vilhelms Neimans. Kītnera darbības aprakstā viņš pieminējis gan hercoga Pētera portretu, ko jūs jau redzējāt, gan vairākas gravīras, kas darināts pēc gleznām hercoga īpašumā. Starp tām arī kompozīcija ābolu mizotāji, kuras reprodukcija papildina Neimaņa rakstu. Neimans gan norādījis, ka patiesībā gleznas autors bijis Dauvas skolnieks Pīters van Slingelands. Hercoga Pētera kolekcijā ir bijis šīs gravīras eksemplārs, un mūsdienās viens novilkums glabājas arī Rundāls pils muzejā, kur tas ienāca 2015. gadā no gleznotāja un mākslas vēsturnieka Roma Bēma un viņa kundzes Tatjanas mantojumu. Gravīrai apakšā ir veltījuma uzraksts un norāda, ka gleznas oriģināls glabājas hercoga Pētera mākslas kabinetā. 20. gadsimta 30. gadu nogalē un 40. gadu sākumā, balstoties uz Bernoulli aprakstu un hercoga Pētera mantinieku pilīs 19. gadsimtā sastādīto mākslas galeriju un vai to izsoļu katalogiem, hercoga gleznu kolekciju pētījis Rīgā dzimušais vācu mākslas vēsturnieks Nils von Holsts, kas, jāsaka, gan Otrā pasaules kara laikā sasmērējās, jo viņš nacistiskās Vācijas uzdevumā aktīvi darbojās mākslas vērtību izlaupīšanā Baltijā. Holsts spējas identificēt atsevišķus mākslas darbus un izsakot to tālākiem ceļiem, un no viņa publikācijām zināms, ka hercogam Pēterim piederējuši vairāki nozīmīgi meistardarbi, kuru vidū bija Rembrandta van Reina, Anna un Sīmanis templī, Janastīna tēva prieki par viņu piedzimšanu, Meinderta Hobemas ūdens cirnavas, Filipsa Vauvermana zirga apkalšana pie ciemata, smēdes un citi. Gan Holsta izpētītais, gan arī citi avoti rāda,
ka hercoga Pētera kolekcijā pamatā bija holandiešu un flāmu 17. gadsimta glezniecības, kā arī vācu un itāļu baroku mākslas paraugi. Tomēr iepirkti arī hercoga laika biedru mākslas darbi, īpaši aktīvi kolekciju papildinot Itālijas ceļojuma laikā un pēc tā. 1784. gada augustā hercogs Pēters kopā ar sievu Doroteju un vecāko meitu Vilhelmīnu devās ceļojumā pa Eiropu, kura laikā apmeklēja vairākas Vācijas un daudzas Itālijas pilsētas, viesojoties arī mākslinieku darbnīcās, pasūtot mākslas darbus savai kolekcijai un pozējot portretiem. Pēc tam ģimene vēl nepilnus 2 gadus uzturējās Berlīnē, kur hercogs bija nopircis jaunu īpašumu Friedrichsfeldes pili, kas tika pārbūvēta un iekārtot atbilstoši jauno iemītnieku gaumei. 1786. gadā Berlīnas izdevējs Friedrichs Nikolai savā grāmatā Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlīn un Potsdam raksturojas Friedrichsfeldes pili un tās moderno klasicismu iekārtojumu, kurā bijušas gan romiešu marmora skulptūras un sarkofāgi, gan itāļu vecmeistaru gleznas un to kopijas, gan moderno mākslinieku gleznas un gravīras, gan Berlīnas karaliskā porcelāna manufaktūras izstrādājumi. Pils aprakstā Nikolai iekļāvis tādu nozīmīgu hercogu laika biedru gleznotāju kā Angelika Kaufmane, Jakobs Filips Hakerts, Johans Henriks Vīsts, Giacomo Amicioni un Antonis van Deiks darbus, kā arī pieminējis miniatūru gleznu kolekciju, ko hercogs savāca savu ceļojumu laikā. Friedrichsfeldes pils, hercogienes studiju kabineta un 3 lielajai deju zālei blakus esošo kabinetu iekārtojumā Nikolai pieminējis arī krāsainas gravīras. Nosaukto gravīru vidū, kas visas esot bijušas krāsaini iluminētas un ierāmētas zelta rāmjos, ir vairāku renesanses un antīkās mākslas pieminekļu attēlojumi. Piemēram, freskas no Rafaela apgleznotā gaiteņa Vatikāna apustulistiskajā pilī, Romas imperatora Karakulas termas, kas gravēts pēc Antona Rafaela Mengas gleznas, Romas senatora Gaja Cestija kapeņu piramīdas iekšskats. Šeit es nelielu komentāru, ka turpmākie grafikas darbi, ko jūs redzēsiet, lielākoties nav droši zināms, ka tas varētu būt bijis hercogs. Šie 2 visticamāk nekad, bet tā ir tā pati tēma. Dažos gadījumos gravīrām izdodas identificēt un atrast tieši tos pašus eksemplārus pēc apraksta, bet dažos gadījumos tas ir tā ir ilustrācija par to aptuveni, kas tas varētu būt bijis. Tāpat no šīs pils apraksta zināms, ka hercogs Pēters gan ar Angeliku Kaufmanu, gan ar Jakobu Filipu Hakertu bija noslēdzis vienošanos, kurā mākslinieki apņēmās katru gadu hercoga kolekcijai uzglezot pa jaunam darbam. Hakerta gleznu skaits hercoga īpašumā nav precīzi zināms, bet Kaufmanas pētniece, vācu mākslas zinātniece Betina Baumgertele, izpētot mākslinieces darbu reģistrācijas grāmatu, precizējusi, ka hercogam Pēterim piederējis vismaz 31 mākslinieces darbs. Gan nelielas, antīkiem motīviem veltītas gleznas, gan vērienīgas, mitoloģiskas un vēsturiskas kompozīcijas, gan portreti. Friedrichsfeldes pils raksturojumā Nikolai iekļāvis 5 Kaufmanas gleznas, to vidū arī kompozīcija ar Romas valdnieku Serviju Tuliju bērnībā. Hercoga Pētera īpašumā bijusī glezna, Servijas Tulijas kā bērns, kas aizmitis zem brīnumainās liesmas, domājams tapusi kā skice lielāka izmēra kompozīcijai, kas gleznot Krievijas imperatorai Katrīnai II. Hercogam Pēterim piederējušās gleznas liktenis nav zināms, bet pēc tās vācu mākslinieks Daniels Bergers darinājis gravīru, kuras eksemplārs bijis arī hercoga Pētera grafikas kolekcijā. Vēsturnieks Otto Klemens savā rakstā par privātu kolekcijām Jelgavā minējis, ka Bergers 1786. gadā darinājis gravīru arī pēc amerikāņu izcelsmes britu gleznotāja Benjamina Vesta kompozīcijas Romeo un Džuljeta. To hercogu uzdevumā vairākus gadus iepriekš Londonā bija nopircis Henriks von Offenbergs, hercoga Hamburgu Junkurs mākslas kolekcijas papildināšanas praktiskais organizators un ceļojuma maršals, kas hercogu pavadīja arī minētajā Itālijas tūrē. Par Offenbergu mēs vairāk dzirdēsim Edgara Cestskes referātā, bet šo to vēl es pieminēšu. Hercoga Pētera uzdevumā Offenbergs jau 1778. gadā bija devies ceļojumā uz Eiropu, kur viens no viņa uzdevumiem bija arī mākslas darbu iegāde savu darbu devēju kolekcijai.
Tā 1778.–79. gada mijā Offenbergs vairākus mēnešus pavadīja Londonā, kur viņš gan iepazina dažādas kolekcijas, gan arī apmeklēja tādu nozīmīgu mākslinieku kā Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, Johna Francis Rigaud darbnīcas. Jādomā, ka pēc šīm vizītēm Offenbergs hercogam sūtīja glezno aprakstus un vai gravīrus pēc tām. Tā savā 1779. gada 4. marta vēstulē Offenbergam hercogs Pēters izvērtēja saņemtās gravīrus un deva rīkojumu iegādāties 4 gleznas un vairākas lietišķās mākslas darbus. Bez minētās Benjamina Vesta gleznas tika nopirktas un uz Kurzem atsūtītas arī 2 Angelikas Kaufmanas kompozīcijas, Giovanni Battistas Cipriani glezna Oritijas nolaupīšana. Minētā Bergera gravīra pēc Vesta gleznas ar Romeo un Džulietu bijusi arī hercoga īpašumā, bet man nav izdevies atrast kādu tās eksemplāru. Šie ir 2 no iespējamiem variantiem, un tā kā mēs redzam, ka tas ir no vienas un tās pašas gleznas, tad iespējams arī gravīra varētu būt bijusi pēc šīs gleznas, bet šeit ir citi autori. Pēc hercoga Pētera Eiropas ceļojuma viņa uzdevumā Offenbergs uzturēja saraksti arī ar Romā un citur satiktajiem māksliniekiem. Tā skaitā Jakobu Filipu Hakertu un viņa brāli, gravieri Georgu Abrahamu Hakertu. Abi aktīvi darbojās arī kā mākslas dīleri, hercoga vajadzībām iepērkot arī citu autoru mākslas darbus un organizējot to piegādi. 1785. gada 8. oktobra vēstulē Offenbergam Jakobs Filips Hakerts atskaitījies, ka tikko pabeidzis hercogam domāto gleznu, kas būs viena no pāra, un informējis, ka itāļu meistars Francesco Morelli drīzumā beigs darbu pie tās atveidošanas gravīrā, ko hercogs vēlējies saņemt kopā ar gleznu. Hakerts vēstulē minējis, ka hercogs izrādīs godu, apstiprinot gravīras veltījumu. Un šis teksts kopā ar hercoga Pētera ģērboņa attēlu ļāva atrast mākslas darbus, par ko domājams rakstīts šajā vēstulē. 2022. gada nogalē Rundālspils muzejam palēmējās iegādāties pat 2 Morelli gravīras ar Romas apkārtnes ainavām pēc Hakerta gleznu motīviem, kam abām apakšā ir hercoga Pētera ģerbonis un veltījuma uzraksts franču valodā. Vienā attēlots Kolizejs, otrā Mateja villa Romā. Ir saglabājušies vairāki eksemplāri gravīrai ar Romas Kolizeju, gan melnbalti, gan krāsaini, un tajā ieraudzītais motīvs ļāva Hakerta pētnieces Klaudijas Nordhofas raksta attēlos atpazīt arī pašu 1785. gadā gleznoto ainavu, kas glabājas kādā privāta kolekcijā. 1797. gadā hercogs Pēters Frīdriksvēles pili pārdeva un lielāko daļu iedzīves pārveda uz Žagaņas pili mūsdienu Polijā un Nahodas pili mūsdienu Čehijā, kur lielākoties uzturējās pēc atteikšanās no Kurzemes zemgales hercogistes troņa. Pēc hercoga nāves 1800. gadā sastādītajā Žagaņas pils inventārā, kas glabājas valsts arhīvā Zelona Gurā Polijā, ir iekļauts arī gleznu saraksts ar 561 vienību. Tajā pamatā ir informācija par gleznās attēlotajiem motīviem, autors nosaucot retos gadījumos, bet atrodam arī tādu pazīstamu 17. gadsimta holandiešu gleznotāju vārdu kā Reisdāls, Dāvids Tenieris, Adrians van Ostade, Vilems van Elsts, Jans van Gojens, Gerards Stērborgs un citi. Tajā pašā arhīvā saglabāts arī hercoga Pētera grafikas kolekcijas saraksts, kas Žagaņas pilī sastādīts 2 gadus pēc hercoga nāves, un atbilstoši virsrakstā minētajam tā sagatavošanas mērķis bijusi pārdošana. Apzinot avotus un literatūru par hercoga Pētera mākslas kolekciju, līdz šim es neesmu manījusi, ka šis saraksts jebkad iepriekš ticis pētīts vai pat pieminēts. Šajā sakarā man ir īpaši jāpateic bijušajai kolēģei, Rundālspils muzeja vēsturniecei Gundegai Plūdumai, kas arī jūs visus lejā sagaidīja pie reģistrācijas, kas daļu no Covid ierobežojuma veicinātā attālinātā darba laika veltīja šī dokumenta transkripcijai, ļaujot man pievērsties noraksta pārskatīšanai, mākslinieku identificēšanai un viņu uzvārdu precizēšanai, kā arī mākslas darbu paraugu meklēšanai un citiem izpētes darbiem. Kopumā hercoga Pētera atstātās grafikas kolekcijas saraksts ir 140 lapuses garš un sastāv no vairākām atsevišķi numurētām daļām, kas kopā veido vairāk nekā 1000 vienību. Lai gan vienā ierakstā var būt gan atsevišķa lapa, gan vesela mapa ar darbiem.
Saraksta sastādītājs 1802. gada 19. jūnijā parakstījies Friedrich Christian Geiser. Domājams, ka tas bija Friedrichs Kristians Gotlības Geisers, kas Leipcigā darbojies gan kā gravieris, gan mākslas tirgotājs. Šķiet, ka hercoga Pētera īpašumā nav bijis neviens viņa darbs, bet sarakstā atrodam viņa tēva, Kristiana Gotlība Geisera gravīra pēc holandiešu gleznotāja Nikolausa Knipfera darba. Hercoga Pētera grafikas kolekcijas uzskaitījumā kā pirmais un plašākais ir gravīru saraksts. Tajā kopā ir 744 vienības, kas sakārtotas un aprakstītas pēc skolām, izšķirot vācu, nīderlandiešu, itāļu, franču un angļu māksliniekus, kur uzvārdi katras skolas ietvaros kārtot alfabētiski. Atšķirībā no gleznu saraksta šeit autori ir norādīti, tomēr saraksts daudz viet kārtots pēc gleznotāju uzvārdiem, pēc kuru darbiem veidots gravīrs, bet gravieru uzvārdi nereti jāmeklē īsajos mākslas darba aprakstos. Lai parādītu principus, pēc kādiem saraksts veidots un grūtības, ar kādām nāks saskarties, mēģinot teorētiski rekonstruēt hercogam Pēterim piederējušo mākslas kolekciju, piemēram, es parādīšu pašu pirmo lapus ar vācu mākslinieku darbiem. Kā pirmais numurs sarakstā minēts kāda A.J. ab Aachen, darbs Svētā Sebastiāna mocības, ko gravējis kāds J. Müller. Iespējams, mākslas darba autors bijis vācu 16. gadsimta gleznotājs Johanns von Aachens, kur uzvārds šeit pierakstīts atšķirīgi no mūsdienu tradīcijas, bet gravieru identificēt būs grūtāk, jo mākslinieku leksikonos atrodams vairāk 17. un 18. gadsimtā strādājušas vācu skolai pieskaitāms personas ar uzvārdu Müller un vārdu iniciālu J. Nākamais sarakstā ir Albrehta Dīrera skolnieks, 16. gadsimta gleznotājs un grafiķis Henriks Adegrēvers, kura 7 gravīras, un te jūs arī redzat, tieši to arī redzat, 7, zem viena ieraksta, kura 7 gravīras no sērijas ar Herkules varoņdarbiem bijušas hercoga īpašumu. Šajā gadījumā ir iespējams jau tuvoties konkrētiem darbiem, kas potenciāli varētu būt piederējuši hercogam, jo, piemēram, Britu muzeja Londonā kolekcijas digitālajā katalogā atrodams pat 13 gravīras no šīs sērijas. Kā nākamā minēta Austrijas erchercogiene Marija Anna ar 16 grafikas lapām, kurās attēlot dažādi neidentificēti sižeti. Iespējams, šo darbu autori bijusi 18. gadsimta pirmajā pusē nepilnus 30 gadus nodzīvojusi Habsburgu dinastijas pārstāve Anna Marija, par kuras māksliniecisko darbību man nekas nav zināms un nav izdevies arī atrast. Tālāk seko čehu gravieris, zīmētājs un izdevējs Johans Balzers, kas hercoga kolekcijā bijis pārstāvēts ar 68 ainavām un vēsturiskiem objektiem. Viņa darbi nav sīkāk raksturot, bet iekļaut zem 2 atsevišķiem numuriem, tātad 4. un 5. numurs. Kā nākamais nosaukts jau minētā Jelgavas graviera, Samuela Gotlība Kītnera skolotājs, Leipcigas meistars Johans Friedrichs Bauze ar 3 darbiem. To vidū arī gravīru, strādīgā mājasaimniece pēc Gerarda Dauva gleznas. Un šajā gadījumā uzraksts ir tik precīzs, ka par to nevarētu, ka šis varētu būt tieši tas, no kura cits novilkums ir bijis piederējis hercogam. Tālāk seko 6 grafikas lapas pēc 18. gadsimta pirmās puses ainavista Joahima Franca Beiha gleznām, bet meistars, kas darinājis gravīras, nav norādīts. Nākamais ir jau minētais Daniels Bergers, kas darinājis arī vairākas gravīras pēc hercoga Pētera, kas darinājis arī vairākas gravīras pēc gleznām hercoga Pētera īpašumā. Šajā sarakstā minēti 4 darbi, 3 portretus, kurus man nav izdevies identificēt, un kompozīcija ar Prūsijas feldmaršala grāfa Kurta Kristofa von Šverina nāvi 1757. gada 6. maijā pēc Berlīnas gleznotāja Johana Kristofa Friša gleznas. Un kā beidzamie 2, šajā sarakstā minēti gravieris Kristians Friedrichs Boētijus, kas reproducējis holandiešu 17. gadsimta mākslinieka Karela Dižardēna gleznotos dzīvniekus, un vācu 17. gadsimta gravieris Samuels Botšilds ar 39 grafikas lapām ar mitoloģisku sižetu. Tādu pirmajā lapusē minēto autoru kā Johana Friedricha Bauzes un Daniela Bergera darbi atrodam vēl citās vietās sarakstā. Tur tie minēti kā gravieri, kas uz papīra pārnesuši kādu gleznotāju darbus. Bez jau minētajiem vācu skolas mākslinieku darbiem hercoga Pētera īpašumā bija arī daži Albrehta Dīrera kogriezumi un gravīras,
Diezgan liels skaits 18. gadsimta grafiķu Daniela Hodovecka un Georga Friedricha Šmita darbu. Gravīrs pēc hercoga Pētera laika biedru Kristiāna Vilhelma Ernsta Dītriha, Antona Grafa, Antona Rafaela Mengs, Angelikas Kaufmanas un Jakoba Filipa Hakerta gleznām. Grafikā un glezniecībā strādājošo Georga Filipa Rugendas un Bernharda Rodes darbi, kā arī citu autoru veikums. Hercogam Pēterim piederējušo gravīru sarakstā kopumā iekļauts 191 ieraksts ar vācu skolas mākslinieku darbiem. Nedaudz mazāk hercoga kolekcijā bijis nīderlandiešu skolai pieskaitāmo grafikas darbu sarakstā kopumā 164 ieraksti. Tajā atrodam gandrīz tikai 17. gadsimtā strādājušo mākslinieku darbi. To vidū gravīrs pēc tādu slavenu autoru kā Antonis van Deiks, Jans van Gojens, Rembrandts van Reins, Pīters Pauls Rūbens, Jakobs van Reisdāls un Filips Volvermans gleznām, kā arī grafiķu Abrahama Blomerta, Pītera Šenka vecākā un Nikolāsa Višera darbi, un gan glezniecībā, gan grafikā strādājoši Nikolāsa Berhem, Henrika Golcijus, Pītera Potera un Antonija Vaterlo darbi un citu mākslinieku veikums. Sarakstā tieši tikpat daudz ierakstos, cik vācu skolas mākslinieku darbi, proti 191 ierakstā, uzskaitīt itāļu autoru darbi. Lielākoties gravīrs pēc dažādu paudžu mākslinieku gleznām. Hercoga īpašumā bijuši novilkumi gan pēc 16. gadsimta meistaru Anibals Karači, Parmigianino, Michelangelo, Rafaela un Ticiāna, gan pēc 17. gadsimta strādājošo Domeničino, Guido Reni un Giovanni Battista Piazetas un Salvatore Rossas, gan pēc hercoga laika biedru Giovanni Battista Cipriani un Giuseppe Cocci un citu autoru gleznām. Hercogs varēja lepoties arī ar savā īpašumā esošiem 17. gadsimta grafiķi Stefano della Bellas darbiem, Canaletto paša darinātajām gravīrām ar Venēcijas skatiem un citu autoru darbiem. Vismazāk hercoga īpašumā bijis grafikas darbi no franču skolas meistariem. Sarakstā tiem veltīts 71 ieraksts. Zināmāko gleznotāju vidū, pēc kuru darbiem darinātās gravīras hercoga kolekcijā bija plašākā skaitā, jāatzīmē Šārls Lebruns, Nikolā Pusēns un Klods Žozefs Vernē. Hercogam piederējušas arī 17. gadsimta grafiķu Žaka Kālo un Izraela Silvestra, 18. gadsimta grafiķa Žaka Filipa Lebā un citu meistaru radītie darbi. Rundālspils muzeja kolekcijā ir 2 oforti pēc Vernē gleznām, kuri darījumi, kas arī atbilst vairāk vai mazāk sarakstam, bet šeit arī Vernē ir 33 lapas, kas ir pārsvītrots vai 24, tā kā droši zināt, kuras tur ir bijušas, nevar. Gandrīz tikpat 73 ierakstos raksturot angļu skolas mākslinieku darbi. Sarakstu veido pamatā 18. gadsimta mākslinieku darbi. Gan gravīrs pēc gleznotāja Henrija Viljama Banbarija, Joshua Reinoltsa, Benjamina Vesta darbiem, gan grafiķu Viljama Hogārta, Roberta Strēnģa un Viljama Vūleta veikums un citu mākslinieku darbi. Daudz īsāks par gravīru sarakstu ir oriģinālu zīmējumu uzskaitījums, tikai 110 ieraksti. Šajā ierakstā, kā norādīts pašā sākumā, ir darbi no ļoti labiem vecmeistariem, galvenokārt holandiešu skolas. Bet, protams, ka grafiķu darbs, oriģināla grafikas darbs ir stipri grūtāk. Tur ir viena versija, un tad tur atrast kaut ko arī nevar. Atsevišķā sarakstā izcelti retie darbi, un tie raksturoti kā citai ļoti izcili un reti darbi no visām skolām. Kopumā ir 106 ieraksti. Šajā sarakstā minēti lielākoties iesieti sējumi ar viena mākslinieka veidotas sērijas vai līdzīgas tematikas darbiem. Piemēram, sarakstā ir vairāki sējumi ar franču meistara Izraela Silvestra gravīrām, kurās attēlots Francijas un Spānijas pils, Luvras un Tilerija pils plāni un prospekti, Versaļas pils plafoni, gleznotāji un citi. 2022. gada nogalē Rundālspils muzejs nopirka 3 gravīras no sērijas, kurā attēlot Francijas karaļa Luija 14. organizētās Versaļas pils dārza atklāšanas svinības 1664. gada maijā. Hercogam Pēterim savukārt piederējis ādas vākos izsietu sējums ar 20 šīs sērijas grafikas lapām. Grafikas saraksta noslēgumā ir vēl informācija par dublikātiem un citām pārdošanai neplānotām gravīru mapēm, kuru autoru un darba tēmas nav nosaukti, bet kas kopumā sastāda gandrīz 2000 grafikas lapu.
Kopumā izvērtējot šobrīd pieejamās ziņas par hercoga Pētera grafikas kolekciju, var manīt līdzīgu reģionālo un tematisko pārstāvniecību, kāda dominējas arī hercoga gaumē attiecībā uz glezniecību. Visplašāk pārstāvēti ir vācu, itāļu un nīderlandiešu autoru darbi, un lielākoties gravīrs ir tapušas pēc šo skolu gleznotāju darbiem. Tomēr periodos, kad kādās no skolām parādījušies spilgti un nozīmīgi tikai grafikas tehnikā strādājuši autori, hercoga kolekcijā ienākuši arī šo darbu paraugi. Laika ziņā kolekcija aptver paraugus no 16. līdz 18. gadsimtam, tomēr no atsevišķu reģionu māksliniekiem ir arī īsākā laika periodā tapuši darbi. Tā Nīderlandes mākslinieku darbi pamatā ir no 17. gadsimta, bet angļu tikai 18. gadsimta autoru veikums. Tematiski redzams, ka hercogu lielākoties interesējušas vēsturiskas un reliģiskas tēmas un sadzīviskas ainas, kā arī ainava un pilsētainava, bet sarakstā gandrīz pilnībā iztrūkst klusās dabas motīvu. Interesanti, ka diezgan liela daļa no angļu gravīrām ir tādas satīriskas un tādas jau humorīgas. Jādomā, ka hercoga Pētera grafikas kolekcija atspoguļo ne tikai viņa personīgo gaumi, bet arī attiecīgā laika dominējošo kolekcionēšanas modi, kas jau tad būtu tālāku pētījumu lauks. Paldies! Paldies Baibai par pārskatu par hercoga grafikas kolekcijām, un tas tiešām ļauj ieraudzīt daudz izvērstākā veidā to, dod lielākā mērā vizuālo priekšstatu par tiem darbiem, kas varēja būt arī gleznu kolekcijā hercoga Pētera īpašumā. Mums ir pavisam viena minūtīte jautājumiem, jā, roku jau redzu. Jā, man ir viens konkrēts jautājums. Cik oriģināli darbi no Pētera grafiku kolekcijas ir Rundāls pils? Ekspozīcija. Aha. No grafikas kolekcijas ekspozīcijā tā uzreiz es varu pateikt divas. Tas ir jau minētās Francesco Morelli gravīras pēc Jākoba Filipa Hakerta gleznām. Šīs gravīras ir apskatāmas Itāļu salonā. Un vēl muzejam ir arī tātad gravīra, kas ir ar to mājsaimnieci, Kītnera gravīra ar mājsaimnieci. Tā nav ikdienā eksponēta, bet tā arī ir muzeja īpašuma. Tas ir pilnīgi droši. Jā, tās gravīrai tur ir tas priecīgais moments, ka tur nav viens oriģināls. Gravīrai var būt vairāk, un līdz ar to, pat ja šis eksemplārs vai šis novilkums nav bijis hercoga īpašumā, tad tomēr ir. Jā, arī tās 1664. gada Izraela Silvestra gravīras, hercogam viņas ir bijušas iesietas grāmatā, kur ir 20 lapas, muzejam ir 3 lapas no šīs pašas sērijas, tā kā tās arī būtu uzskatāmas. Jā, paldies, Baiba.